Sveiciens visiem, mani sauc Dārs, es mācos Smiltenes vidusskolas 12. klasē, un šodien pie mums ir ciemos pārstāvji no Zaļās partijas. Sveiciens visiem, tad iesākumā būtu jauki, ja jūs katrs tā īsi par sevi varētu kaut ko pastāstīt. Sāksim ar mani, Labi. Sveiki, esmu Signe Baltere, esmu radošais kultūras cilvēks. Vairāk laikam tāds ne par nopietnām lietām. Es būšu izklaidētājs. Labi, es būšu nopietni. Es droši vien vēl nenopietnāks, vēl lielāks izklaidētājs. Un kā es pats sev saucu, esmu multimākslinieks, daru visu, ko var izdarīt, cenšos atbalstīt jauniešus, vispārējo, jo pats esmu vēl projām jaunietis, esmu pats students. Un tādu ir dzīvi iegējusies, tā kā viss notiek, dziedam un citam klaustas. Noslēgsim ar nopietnāko, mani sauc Sanita Brieta. Man ir profesionālā pieredze 20 gadi finanšu jomā, strādāju bankā. Un pirms 2 gadiem nolēmu kaut ko mainīt savā dzīvē un domājot par to, kas pietrūkst Smiltenes novadā un kādas ir manas stiprās puses un izveidoju savu radošo darbnīcu, darbnīca Radi, kur es piedāvāju bērniem radošās darbnīcas, nometnes, kā arī pēdējo 2 gadu laikā attīstam skolēnu uzņēmējdarbību. Un iepriekšējā mācību gadā mēs izveidojām 2 skolēnu mācību uzņēmumus, un šajā mācību gadā sadarbībā ar Smiltenes vidusskolu izveidot 15 skolēnu mācību uzņēmumu. Un plānojam arī šo jomu attīstīt, arī iesaistot apkārtējās novadas skolas. Es paldies par šo īso ieskatu par sevi. Un tad pie jautājumiem, un tad varbūt daram tā, kāds no jums atbild, un ja pārējiem ir kas papildināts, tad jūs varat droši papildināt. Vai jums ir plāni attīstīt jauniešu centrus vai citas vietas, kur jaunieši var pavadīt brīvo laiku? Jā, jauniešu centrs Smiltenē ir prioritāte, jo šeit tieši būtu jāveido kā bāzes vieta arī apkārtējiem novada jauniešiem, ņemot vērā tomēr, ka īpatsvars Smiltenē ir diezgan liels jauniešu. Un saglabāt, protams, arī apkārtējās, kur jau ir jauniešu centri izveidoti, un arī nodrošināt jauniešu speciālistus, arī jauniešu darbiniekus. Un Smiltenē, jā, es pat nebaidītos teikt, ka mūsu mērķis ir 4 gadu laikā varbūt izveidot kā vienu no labākajiem jauniešu centriem Vidzemē. Uz to mums būtu jāiet, un arī nevajadzētu baidīties, jo iesākt jau var ar mazumiņu, un tad arī piesaistot dažādas gan projektu līdzekļus, gan kādus citus finansējumus, var tiešām arī izveidot. Es aicinātu arī visus jauniešus jau pasapņot jau šobrīd, kādu vēlētos šo jauniešu centru redzēt, jo noteikti, ka tiks veiktas arī dažādas aptaujas un izzinātas tās vajadzības arī, lai mēs kopīgi tā kā nonākam pie tā labākā risinājuma. Un tieši par to, ka Smiltenē tā bāzes vieta, tas ir noteikti un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo Smiltenē jau centrējās no visiem pagastiem, arī no Apes un Raunas bērni, kuriem šeit ir pulciņi, un reizēm ir ļoti ilgs laiks jāgaida un ko darīt, un jā, tā kā... Liederīgi jāizmanto svarīgākais laiks. Jā, tā kā tas ir visam novadam, ļoti svarīgs, ne tikai stūr. Vai jūs plānojat veicināt šo jau esošo atbalstu jauniešu iniciatīvām? Jā, protams, tā arī kā viena no prioritātēm, jo, protams, pirmām kārtām mēs vēlamies iedot jauniešiem to sajūtu, to feelingu, kad ir jābūt tām iniciatīvām un jāsaka tas, ko grib, tas, ko grib īstenot, un uz to arī ir jāiet, jo es varu pateikt to no savas pieredzes, ja tu nekur neej, pats nekur nelien, tev neviens neko nedos rokās, tieši pretēji tev ir jātiek cauri ļoti lielām sienām, jāizsitās un jāizcīna tas, ko tu gribi, bet noteikti tas, ko mēs piedāvājam, tad ir jāorganizē konkursi, kur no šiem konkursiem tālāk jau jaunieši saprot, kā veidos, kā jāraksta projekti, kā tur jādarbojas ar finansējumu, un tad jau tālāk ir jārunā ar izglītības iestādēm, ar uzņēmumiem, ar citām iestādēm, un tā virtuve tur maļās visus priekš, un tad tā pieredze, ko iegūst, un tas ir ļoti svarīgi. Un galu galā, jā, kā es jau teicu, ļoti pati galvenā lieta, lai jauniešiem būtu šī iniciatīva, mums jādod tā sajūta viņiem,
ka viņi var, ka viņi drīkst un ka tas ir jādara. Vai jūs domājat piesaistīt jauniešus, piesaistīt viņus tā kā lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuri jauniešiem ir svarīgi? Noteikti, jā, tas ir aktuāls jautājums arī, un arī jauniešiem nevajadzētu baidīties un iesaistīties arī, un katrā ziņā arī no pašvaldības puses un no domas puses tiks pieaicināti arī strādājot gan darba grupās, lemjot par ar jaunatnes politiku saistītos jautājumus arī, un arī pašiem nevajadzētu baidīties arī droši rakstīt savas vēstules un ziņojumus un tās lietas, kas jums ir aktuāli arī, bet tas ir noteikti viennozīmīgi jāiesaistā. Jo arī jauniešiem vajag iegūt to sajūtu, ka tie lēmumi, kas attiecas uz viņiem, tā kā ir pieņemti kopīgi un viņus interesējuši. Tagad mēs jau esam pavirzījušies nedaudz uz to jauniešu un domas sadarbību. Vai jūs atbalstat jauniešu domas darbu un kādu sadarbību jūs redzat nākotnē? Protams, mēs atbalstam šo sadarbību un ceram uz ļoti ciešu sadarbību, jo tas ir svarīgi, kad ir nepārtraukti visu laiku šī komunikācija no abām pusēm un būtu jāizvirz no abām pusēm tādi kā cilvēki, kas veicina šo komunikāciju, kas palīdz šīm pusēm, kur turēties kopā. Un, kā jūs teicāt, tā komunikācija jābūt visu laiku nepārtrauktai. Un jau iepriekš pieminētais tas, ka jābūt šī iniciatīvai, ka jāgrib komunicēt, ka visu laiku ir šī nepārtrauktība, jo neviens neies tev pakaļ, jāizstāv tās pašas savas intereses. Un, protams, tad jau tālāk mēs varam skatīties par kopīgu pasākumu organizēšanu, par kaut kādu grupu izveidi, par sēdē piedalīties, kaut kādus tos jautājumus lemt kopā un tā, lai viss kustās kopīgi. Galvenais, lai ir šī tā miedarbība no abām pusēm, lai viss notiek un lai ir rezultāts. Un tāpat arī jūs tā smiltenes bāzīte varētu būt, un noteikti arī esat tie, kas savēl kopā pārējos. Jo ir jābūt katrā vietā, katrā nozarē tādiem, varētu teikt, galvenajiem, tādiem kā līderiem, kas vairāk velk visus ārā un sabīda kopā. Tā kā tas ir viens un noteikti par sadarbību ne tikai ar domi un deputātiem, bet vispār ar kultūras darbiniekiem. Es domāju, viņi būtu ļoti priecīgi par sadarbību gan uz pasākumiem, gan ar sporta organizatoriem. Jūs varat, jūs domājat, un visu, ko var izmantot. Tad vajag jautāt un prasīt un sadarboties, un viss tikai būs tikai priecīgi un ieguvēji. Jā, tas kalpo kā jebkuram novada jaunietim, lai izsaka to savu iniciatīvu, lai darbojās un tā, lai jebkurš var būt līderis. Galvenais ir jādara un jāpaņem ir labākais no tā, ko spēj uzdot. Tad pēdējais jautājums, kā jūs plānojat veicināt jauniešu palikšanu un vai atgriešanos Smiltenes novadā? Pirmā tas ir jāsadala divās daļās. Pirmā ir skolēni līdz 9. klasē, kas pabeidz 9. klasi, lai viņi šeit paliktu uz vietas, lai būtu konkurētspējīga izglītība, lai būtu profesijas, lai būtu pulciņi. Un otrais ir tas, ka ir jābūt lokāla patriotismam. Mēs nevaram iemācīt, nevaram likt kādam mīlēt novadu, bet mēs varam uztaisīt vietu, ko mīlēt, veidot tos pašus konkursus, festivālus, pasākumus un piedāvāt šīs lietas. Un svarīgi tas, lai tas būtu ikvienam pieejams, lai tas būtu labi noreklamēts, lai jaunieši būtu informēti, nevis uzzina tikai pēc kāda laika, kad tās pasākums ir bijis vai pasākuma dienā, kad tas jau ir ieplānots. Respektīvi uztaisīt to tādu, lai tas jau ir salikts viss skaidrs zināms plāns. Un otra tā lielā daļa ir tad studenti, kur ir svarīgi pirmām kārtām dzīvot, kur dzīvojamais fonds, tad ir šīs darba vietas, un svarīgi tas, lai viņi šeit gribētu atgriezties, lai tas viņi būtu novērtēti. Un tā teikt arī tā individuālā izaugsme, lai šeit būtu prakses vietas pirmām kārtām, lai viņi varētu praksē šeit nākt mācīties, attīstīties, lai būtu sadarbība ar šiem uzņēmumiem, un vēl ir nepieciešams
tas, ka viņiem šeit ir karjeras izaugsmes, lai nav tā, ka viņi, tas manuprāt, ir viens no svarīgākajiem, lai tu atnāktu atpakaļ, tu nevar nākt vietu, kur tu neredzi savu nākotni, ka tu vari attīstīties kā cilvēks un dzīvot, veidot šo dzīvi. Jo es šeit kā jaunietis tagad esmu atgriezies, vēl projām studēju, bet es saprotu to, ka ir kaut kas jāmaina, ka es gribu iesaistīties, ir atkal es izrādu savu iniciatīvu un citādi, ka neviens cits nedarīs to. Bet, protams, mēs esam par to, lai jaunieši paliek šeit, atgriežas un viss notiek Smiltenes novadā. Es kā izklaides cilvēks vēl varētu piemetināt, ka ir brīva niša vispār, man šķiet tādām jauniešu kaut kādam izklaides vietai. Jauniešu centrs, jā, ok, tas ir viens un tas ir mērķis, bet mums ir tādas vietas, kur rīkot pasākumus bērniem un jaunākiem jauniešiem, bet kaut ko tādu arī man šķiet, ka vajadzētu. Es nezinu, tās pašas visas lēkājumās lietas un kliņšu kāpšanas un tādas, man šķiet, jā, tā kā tie, kas klausās, jā, brīva niša. Un es vēl varētu papildināt arī Robertu par atgriešanos arī un par karjeras iespējām un arī, ka cik svarīgi ir arī, par ko mēs domājam, ir stipendiju programmas, kā lai mēs piesaistam tos jauniešus arī, lai atgrieztos. Un arī stipendiju programmas tiek piedāvātas arī studentiem, jau tiek izvirzītas prioritārās profesijas, kas ir nepieciešamas novadā un sadarbībā jau studējot. Novads maksā stipendiju, tāpēc, lai students atgrieztos novadā. Un kā arī jāveicina arī iespējas arī uzņēmējiem sadarboties ar studentiem, arī nodrošināt stipendijas, jau piesaistot tai vietai, ka zina, ka studējot jau varēs atgriezties un būs nodrošināts darbs. Tas, manuprāt, arī ir ļoti svarīgi. Un kas mums arī ir iekļauts mūsu programmā, par ko mēs ļoti domājam, šīs karjeras iespējas un izglītība. Tad es teikšu paldies par veltīto laiku. Tad jau to radīs nākotni, kā šī tālākā sadarbība veidosies. Paldies par uzaicinājumu.